Divi līdzīgi īpašumi vienā un tajā pašā ēkā, bet maksā pilnīgi atšķirīgi. Kāpēc tā? Viena māja, divi līdzīgi īpašumi, vienādas platības, vienāds istabas skaits, bet atšķirība tā, ka viens īpašums tika pārdots par 75,000, savukārt otrajam īpašumam cena bija par 10,000 zemāka. Un tad, kad cilvēki nāk pie mums uzsākt šo te nekustamā īpašuma pārdošanas procesu, viņi nereti nāk ar šo te paziņojumu, ka redz, kaimiņš pārdeva par tik un tik, mēs vēlētamies tikpat. Divi līdzīgi īpašumi, bet, draugi, problēma jau ir tajā, ka pārdošanas cena, diemžēl vai par laimi, neveidojās no kvadrātmetriem vai no īpašuma funkciju līdzības. Svarīgs ir pirmkārt jau stāva novietojums, otrkārt skats pa logu, arī dzen kaimiņi, kādi ir aiz sienas, kādas kvalitātes iekšējā apdara ir. Pat ja dzīvokļi ir funkcionāli līdzīgi, svarīgs ir katrs nianses, cik dārga ir santehnika, cik dārgas ir iebūvējumās mēbeles, kas paliek dzīvoklī. Pat viens niecīgs plānojuma elements spēja mainīt pārdošanas cenu, kur nu vēl nerunājot par stāvu novietojumu. Tāpēc, draugi, tikko kā jūs uzsākat pārdošanas procesu, aicinu vērsties pie manis. Mani sauc Kristaps no Pilota nekustamajiem īpašumiem, un, ja tu vēlies pārdot savu dzīvokli un būt drošs, ka tu spēsi maksimāli ātrā laikā par adekvātāko tirgus cenu pārdot īpašumu, es varu būt tava veiksmīgā atslēga uz darījumu.